Labvakar visiem! Šodien vēlos parādīt jums Zinzino ne tikai kā produktu uzņēmumu, bet arī kā biznesa iespēju. Tātad, kur veselība kļūst par pamatu ilgtermiņa ienākumiem un lielākai brīvībai. Šī prezentācija nav par ātru peļņu vai skaistiem solījumiem, tā ir par sistēmu. Par sistēmu, kuru iespējams atkārtot, par reāliem produktiem, izmērāmiem veselības datiem un cilvēkiem, kuri vēlas uzlabot savu dzīves kvalitāti. Zinzino biznesa centrā ir ļoti vienkārša ideja. Sākumā cilvēks sakārto savu veselību, pēc tam dalās ar savu pieredzi, un no personīga rezultāta veidojas uzticība. No uzticības veidojas klienti, komanda un ienākumi. Šovakar iziesim cauri vairākām sadaļām, kur es pieskāršos tēmai produkts, nozares potenciāls, jomas potenciāls, kurā mēs startējam. Un mērķis nav pārliecināt katru, mērķis ir skaidri parādīt iespēju, lai katrs pats spētu pieņemt informētāku lēmumu par veselību, par ienākumiem, par brīvību. Un tā mēs arī šodien sāksim. Veselība ir vieta, kur sākās viss Zinzino stāsts, un cilvēki vēlas justies labi, saglabāt enerģiju, būt aktīvi, pavadīt laiku ar ģimeni, strādājot, ceļot un baudīt dzīvi bez sajūtas, ka ķermenis visu laiku bremzē, nav patīkami. Taču ar vēlmi vien nepietiek to salabot. Daudzi par veselību sāk domāt tikai tad, kad parādās problēmas. Zinzino piedāvā citu pieeju. Nevis gaidīt, bet mērīt, saprast un rīkoties saulaicīgi. Te nav runa par vienu produktu vai īslaicīgu veselības kampaņu, runa ir par ilgtermiņa paradumiem, datiem un risinājumiem, kuri palīdz cilvēkam sakot līdzi sava ķermeņa vajadzībām. Un tieši šeit sākas arī biznesa iespēja, jo veselība nav īslaicīga tendence. Tā ir vajadzība katram cilvēkam, katrā ģimenē un katrā dzīves posmā. Mēs nevirzām cilvēkus uz bailēm no slimībām. Mēs palīdzam veidot skaidrāku ceļu uz labāku pašsajūtu, fizisko formu un dzīves kvalitāti. Tas ir tas, ko es personīgi iegūstu Zinzino un turpinu to gūt, un tieši tāpēc arī dalos ar šīm zināšanām. Kāpēc tieši veselības nozare ir tā nozare, par ko mēs runājam? Tāpēc, ka veselība nav impulsa pirkums, tā ir ilgtermiņa vajadzība. Cilvēki arvien biežāk meklē veidus, kā saglabāt enerģiju, novērst problēmas pirms tās kļūst nopietnas un pieņemt lēmumus, balstoties datos, nevis minējumos. Cilvēki pamazām sāk saprast, ka profilakse maksā mazāk nekā seku labošana. Pirmais ir enerģija, bez enerģijas cieš darbs, attiecības, kustība un dzīves kvalitāte. Otrais ir profilakse. Cilvēki bieži nevēlas gaidīt simptomus, viņi vēlas saprast, kas notiek organismā jau agrāk. Trešais, kas šobrīd attīstās, ir personalizācija. Vienāds risinājums visiem nedara. Zinzino pieeja sākās ar asins testēšanu, pēc kuras iespējams izvērtēt individuālo situāciju. Kādam produkta standarta deva ir pietiekama, kādam izkristalizēja savu papildus riski, kādam nepieciešams cita produkta piedāvājums, kombinācija, 1, 2, 3 produkti. Ceturtais ir ilgtermiņa rezultāts. Veselība neveidojas ar vienu produktu vai vienu mēnesi. Tā veidojas ar konsekventu rīcību un atkārtotu mērīšanu. Tieši tāpēc šī nozare ir piemērota arī biznesam. Vajadzība nepazūd pēc vienas sarunas. Cilvēkiem nepieciešams uzticams risinājums, skaidrojums un ilgtermiņa atbalsts. Tas ir tas, kas man interesē, un tas ir tas, ko es daru ar saviem klientiem, savu vidi un cilvēkiem, kas man ir apkārt. Ilgtermiņa risinājums, uzticama komunikācija, un no tā visa veidojās arī stabils ilgtermiņa bizness. Mēs nepārdodam vienu kapsulu vai pudeli vai vienu asins testu. Mēs piedāvājam sistēmu, kas palīdz cilvēkam saprast savu veselību un sekot rezultātiem. Paskatīsimies uz objektīvo realitāti. Veselības laikmets pēdējos 30 gadu laikā ir būtiski mainījies. Ierakstiet 4 komentārā, ja jūs kopumā piekrītat šim apgalvojumam, ka pēdējo 30 gadu laikā ir daudz kas būtiski mainījies mūsu veselībā, preventīvā veselībā. Redzu vairākas atbildes, paldies. Jā, mēs vairs nedzīvojam laikā, kur galvenā veselības problēma ir tikai akūtas infekcijas, traumas vai pēkšņas slimības. Šodien lielākā slodze nāk no hroniskām ar dzīvesveidu saistītām problēmām. Diabets, aptaukošanās, sirds un asinsvadu slimības, vielmaiņas traucējumi,
kronisks iekaisums, mentālā slodze. Daudzas no šīm lietām neveidojas vienā dienā. Tās veidojas gadiem. Mazliet par maz kustību, mazliet par daudz pārstrādātu uzturu, mazliet par maz miega, mazliet par daudz stresa, mazliet par maz datu un skaidrības. Un tad vienā brīdī cilvēks saka, es nesaprotu, kā tas notika. Bet ķermenis to rāda ilgi pirms diagnozes. Šūnas, baktērijas, vielmaiņa jau daudz agrāk parāda to, kas ar mums notiek. Tieši tāpēc veselība šodien vairs nav tikai ārstēšanas jautājums, tā ir domāšanas, mērīšanas un savlaicīgas rīcības jautājums. Lielākā daļa veselības slodzes pasaulē šobrīd nāk no kroniskām neinfekciju slimībām. Tās nav slimības, kas parasti sākas vakar un šodien pēkšņi parādās. Tātad, kā jau iepriekš minēju, tās sākas ar dzīvesveidu, vielmaiņu, iekaisumu, asinsspiedienu, glukozes regulāciju, uzturu kvalitāti, miegu un stresu. Un, protams, cilvēki arī vēl joprojām bieži domā, ka ar mani tā nebūs. Vai arī cer, ka tas nenotiks tagad vai tuvākā laikā. Un tā ir, es teiktu, cilvēku smadzeņu mīļākā pasaka, ļoti optimistiska, reizēm arī ļoti dārga. Preventīva domāšana sākas tad, kad mēs pārstājam gaidīt pirmo nopietno signālu. Mēs sākam jautāt, kāds ir mans sākuma punkts, kur es šobrīd atrodos, kādi ir mani riski, kas manos datos jau šobrīd parādās, ko es varu darīt pirms problēma kļūst lielāka. Un šovakar es mazāk runāšu par pašu produktu konceptu. Ar to jūs varēsiet iepazīties šo ceturtdienu veselības konceptu lekcijā, par ko es atgādināšu arī šī vakara noslēgumā. Bet es runāju par potenciālu, ko mēs kā uzņēmums Zinovi esam uzbūvējuši. Produktu koncepts, kurš darbojās preventīvajā jomā ar asins testiem jau pēdējos 20 gadus. Prevencija ir top instruments, tāpēc, ka daudzi riski ir ietekmējami. Tas nenozīmē, ka mēs visu varam kontrolēt, būtu, protams, ļoti ērti to dzirdēt, bet cilvēka ķermenis nav tāda vienkārša aplikācija ar 3 vai dažiem iestatījumiem. Tomēr ļoti daudz ko un būtiski mēs varam mainīt. Mēs runājam par riskiem, kurus mēs varam mazināt. Mēs ļoti būtiski varam ietekmēt uzturu. Mēs ļoti būtiski varam sabalansēt tās lietas, kas ir nepieciešams organismam katru dienu un kuras ir pazudušas no mūsu ikdienas uztura. Mēs varam ietekmēt kustību, mēs varam ietekmēt miegu, stresu, svaru un vielmaiņas dinamiku, cukuru līmeni, asinsspiedienu, holesterīnu, iekaisuma fonu, apjomu. Un mēs varam šo visu mērīt. Liela daļa kronisko slimību ir saistīta ar modificējumiem riska faktoriem. Tas nozīmē, jo agrāk cilvēks saprot savu situāciju, jo lielāka iespēja izvēlēties gudrāku stratēģiju un virzienu. Un mans mērķis šodien ir ieskicēt, parādīt, ka mums ir risinājums tieši šādai pieejai. Mums ir risinājums jau vairāku 10 gadu laikā izstrādāta pieredze, kas darbojās un strādā. Un līdz ar to mans mērķis ir iedot skaidrību, pārliecību un redzējumu, kur jūs vēlāk varat paši vēl papildus izpētīt to, kas jums ir būtisks. Jo, ja mēs redzam riskus agrāk, mēs varam rīkoties mierīgāk, skaidrāk un tādā veidā ietekmēt savu un savu tuvāko cilvēku dzīves kvalitāti. Un tas tieši ir preventīvās veselības spēks. Un nākotnes veselība sākas pirms krīzes. Un pareizais jautājums ir nevis, ko darīt, kad sāp, bet ko es varu darīt jau tagad. Vai negaidītu nākamās sāpes, vai negaidītu vēl papildus diskomfortus, dzīves kvalitātes samazinājumus. Mans mērķis ir paaugstināt dzīves kvalitāti, saglabāt dzīves kvalitāti virs vidējiem rādītājiem, kādi ir manā vecuma grupā. Mērķis ir kustēties, mērķis ir pavadīt laiku kalnos, mērķis ir ceļot, mērķis ir būt dabā, cilvēkos, vidē. Un šis slaids man ir personīgi ļoti tūs, personīgs, jo vairāk nekā 10 gadus es strādāju ar cilvēkiem veselību, elpošanu, stresu, augstumu, ieradumiem un dzīvesveidu. Un skatoties atpakaļ, es arvien labāk saprotu, kāpēc es vispār aizgāju no perspektīvas IT nozars uz preventīvās veselības virzienu. Jo sākumā man likās, ka mani vienkārši interesē cilvēku potenciāls, elpošana, ķermenis, nervu sistēma, iekšējās robežas, bet vēlāk es sapratu, ka tas bija arī mans paša stāsts – atrisināt, piepildīt, uzlabot savu dzīves kvalitāti. Mani hroniskie iekaisumi, paaugstināts asinsspiediens, liekais svars, miega problēmas, iekšējā spriedze nesākās vienā dienā. Tas sākās daudz agrāk, 10, 20, 30 gadus iepriekš. Ar tempu, ar stresu, ar atbildību, ar domu vēl mazliet, un pēc tam atpūtīšos.
Un es domāju, ka daudzi saprot, par ko es runāju. Ielieciet piecinieciņu komentārā, ja jums ir zināmi tādi stāsti, kur vēl mazliet, un pēc tam atpūtīšos. Un es domāju, ka tiešām daudz saprot, par ko es runāju. Šodien cilvēki bieži nedzīvo slikti tāpēc, ka neko nezina. Viņi zina pietiekami daudz, bet viņi ir pārslogoti, noguruši un dzīvo sistēmā, kur ķermenis visu laiku mēģina izturēt. Ļoti varonīgi un reizēm ar pilnīgi absurdu stāvokli, bezjēdzīgu. Es redzu, man ir arī vairāk trauksmes, ar ko es strādāju ikdienā, izdegšana, miega traucējumiem, iekaisuma procesiem, svara pieaugumu, nogurumu un sajūtu, ka ķermenis vairs neatjaunojas kā agrāk. Un tā nav tikai kāda individuāla problēma, tā ir laikmatīga problēma ne tikai Latvijā. Ātrums pieaug, informācijas kļūst vairāk, stresa kļūst vairāk, cilvēki dzīvo ilgāk, bet jautājums ir ar kādu dzīves kvalitāti. Un tieši te sākas preventīvās veselības nozīme. Nevis gaidīt, līdz ķermenis kliedz, bet sākt klausīties agrāk. Nevis minēt, bet mērīt. Nevis tikai dzēst simptomus, bet skatīties uz pamatu. Es teikšu tā, es savā dzīvē esmu atradis pamatu, kas man palīdz sakārtot ļoti daudz jautājumus. Pateicoties Zinzino veselības protokolam, produktu attīstības koncepcijai, produktiem, asins testiem, es esmu iegūs lielu skaidrību par to, kur manā dzīvē ir miers, kas nāk no uztura sabalansētiem principiem. Tas nenozīmē, ka viss ir perfekti, bet ir sistēma, pie kuras es jau turos vismaz 10 gadus. Man ir dati, man ir produkti, man ir prakse. Un runājot par biznesu, man ir arī komanda, ar kuru mēs veidojam šo biznesu. Un tieši tāpēc es par šo dalos. Nevis, lai kādu pārliecinātu, bet tāpēc, ka es zinu, cik vērtīgi ir laikus ieraudzīt virzienu, kurš varētu interesēt vairākiem cilvēkiem. Jo nākotnes veselība nesākas 70 gados. Tā sākas ar šodienas izvēlēm. Zinzino pieeja ir ļoti vienkārša. Nevis minēt, bet izmērīt. Analīzes palīdz ieraudzīt riskus agrāk. Un šāda unikāla pieeja šobrīd ir izveidota tikai Latvijā, pieejama Zinzino, pasaulē pieejama Zinzino, un radās pirms aptuveni 15, 16 gadiem Norvēģijā. Asins testi parāda to, ko pašsajūta neatklāja. Mēs skatāmies dziļāk, gan mēs spējam izmērīt zarnu trakta baktēriju metabolītus, gan mēs spējam izmērīt taukskābes asinīs, kas ir 30–40% no mūsu uztura, un mēs ne tikai spējam izmērīt, bet ar produktu konceptu mēs spējam konkrēti norādītā laikā, kad notiek izmaiņas organismā, to arī salbot un atkārtot parādīt rezultātu, ka izmaiņas notiek. Līdz ar to mums ir šobrīd pieejami 4 svarīgi asins testi. Taukskābju tests, D vitamīna tests, glikozes kontrolas tests un zarnu trakta metabolītu tests. Viens no mūsu flagmaņiem ir balanceļa. Mūsu balanceļa nav vienkārši zivju eļļa. Tas ir daudz kas vairāk. Tā ir tīra zivju eļļa, kas iegūta no savvaļā noķertām mazajām zivtiņām ar paaugstinātu omega-3 devu un 40% neapstrādāta augstākā labuma olīveļa. Polifenoli paši pa sevīm ir iekaisuma mazinoši. Un šīs divas svarīgās komponentes panāk to, ka 4 mēnešu laikā mēs spējam iedot cilvēkam rezultātu ar 95% varbūtību, garantiju ar izmaiņām asinīs. Un tas ir tas mūsu unikālais piedāvājums, un te arī veidojās tas Zinzino biznesa potenciāls. Mums ir kaut kas ir nepieciešams 97% cilvēku, jo tā parāda mūsu pirmreizēja asins testi, kas ir veikti vairāk kā 1,5 miljonu jau. 20 dienu laikā mēs spējam iedot rezultātu, kas 95% gadījumos tiek apstiprināts asinīs kā pozitīvs. Mums ir arī citi produkti, par kuriem es nedaudz minēšu, un tad pievērsīšos arī biznesa sadaļai. Zinzino ir vienīgais uzņēmums, kas sadarbojas un piedāvā produktu un asins testu kā kopīgā risinājumā klientam. Pasaulē šobrīd nav šāda veida uzņēmumu, kas šādu veidu risinājumu piedāvā. Mēs sadarbojamies ar Bitas Analytical Service neatkarīgo laboratoriju Norvēģijā, un ielieciet sešnieciņu komentārā, ja jūs jau esat veikuši kādu no Zinzino asins testiem. Zinzino asins testi ir anonīmi, tas ir tikai dažas piles sausā asins parauga. Pa pāstu mēs nosūtam to uz laboratoriju no jebkuras pasaules vietas, un tad, kad laboratorijas saņem mūsu paraugu, aptuveni 10 darba dienu laikā, mēs saņemam rezultātu. Un pieeja ļoti vienkārši. Tā kopējā bilde ir holistisks risinājums
uzturvielu trūkumam, kroniskā iekaisuma risku mazināšanai, kas nozīmē neskatīties uz ķermeni pa vienam gabaliņam, ne tikai uz omegu, ne tikai uz D vitamīnu, ne tikai uz zarnām, bet saprast, ka tas viss ir saistīts, un tieši tāpēc mums ir arī izstrādāts veselības protokols, kas sastāv no dažiem produktiem, sakārtot šūnu, sakārtot zarnu traktu, sakārtot malnutrīcijas, jeb uzturvielu trūkumu, mikroelementu uzturvielu trūkumu, un pievienot D vitamīnu vai safrānu 3, 4, varbūt 5 produktu, atkarīgs no virzieniem. Un Zinzino pieeja sākas ar mērīšanu un personalizāciju. Balans tests palīdz paskatīties uz omega-6 un omega-3 līdzsvaru. Zarnu trakta tests palīdz saprast zarnu un vielmaiņas aktivitāti. D vitamīna tests palīdz objektīvi saprast D vitamīna statusu. HbA1c tests palīdz skatīties uz glikozes ilgtermiņa līmeni. Un tālāk ir produktu sistēma. Balans eļļa, šūnu, membrānai un omega līdzsvaram, zinobiotika zarnu videi un šķiedrvielām, Xtend kā mikro uzturvielu bāze, zinošains, D vitamīns kopā ar magniju, produkti proteīnam, dzelzim, imunitātes atbalstam un arī smadzeņu darbībai un fokusam. Manuprāt, svarīgākā doma ir ļoti vienkārša. Zinzino nav jāskatās kā uz atsevišķu produktu plauktu, tas ir jāsaprot kā koncepts. Mērīt, saprast sākuma punktu, atbalstīt ķermeni, mainīt ikdienu un pēc laika pārbaudīt progresu. Tas ir plāns A veselībai. Zinzino kvalitāte balstās neatkarīgā testēšanā, stingros ražošanas standartos un starptautiski atzītos certifikātos. Produkti tiek pārbaudīti attiecībā uz tīrību, sastāvu, drošību un atbilstību dažādu tirgu prasībām. Tas dod klientiem lielāku pārliecību, ka produkts nav vienkārši skaisti iepakots solījums, bet pārbaudīts risinājums ar skaidriem kvalitātes kritērijiem. Tie, kas jau ir iepazinušies ar Zinzino produktiem, ielieciet cipariņu, cik ikdienā produktus jūs lietojat. 1, 2, 3 vai 4 vai pat 5. Cik vidēji ikdienā jums sanāk produktus lietot? 1, 2, 3, 4 vai 5. 4, 3, 5, 5, 1, 3, 5, 6, 7. Jā, un mēs redzam, ka atkarībā no mūsu personīgiem mērķiem, izpratnes skaidrības, mēs varam atrast vienu vai vairākus produktus priekš sevis. Zinzino produktu sistēmas pamatā ir testēšana, nevis minējums, un es to atkārtošu vēl vairākas reizes noteikti. Vispirms izvērtē omega-3, omega-6 līdzsvaru, D vitamīnu, cukuru, vielmaiņas un zarnu veselību. Pēc tam izvēlēs produktus, atbilstošo uzturu virzienu, omega, imunitātes, mikro, uzturvielu atbalstu, zarnu veselību vai citu labsajūtas produktu. Šāda pieeja palīdz savlaicīgi pamanīt faktorus, kuri saistīti ar ilgstošu zemes pakāpes iekaisuma slodzi, kuru mēs nevaram paši atklāt un dažreiz nesaprotam, kāpēc mums tam enerģijas, miega traucējumi. Viņu sauc arī par slēpto iekaismu. Un atkārtotie testi, ar kuriem mēs darbojamies, palīdz mums saprast, kur mēs virzamies. Esot biznesa partnerim, mēs saņemam vairāk izpratnes par produktiem, vairāk izpratnes par asins testiem, un mēs saņemam arī vairāk bonusus, gan kā naudu, gan kā iespēju iegādāties produktus, gan kā iespēju veikt atkārtotus testus, un atbilstoši mūsu komisiju plānam, biznesa modelim, kompānija atalgo mūs arī šajā virzienā. Kādu problēmu Zinzino risina? Cilvēki arvien vairāk interesēs par veselību, bet bieži dara to uz minējumiem, un bieži vien arī man pārmet, ka es nodarbojos ar mārketingu, reklāmu. Es gribētu teikt, es nodarbojos ar sausu datu analīzi. Nevis stāstot zinātniski pamatojumus, kāpēc omega-3 ir nepieciešams smadzenēm, sirdsdarbībai, imunitātei. Es ļoti daudz neiedziļinos šajos jautājumos, kaut arī es zinu to, bet es balstu visu uz laboratoriskiem mērījumiem. Nav šaubu, ka tas ir nepieciešams. Jautājums ir, kur es atrodos un kur es virzos. Cilvēki vēl joprojām lieto daudz uzturu bagātinātājus, lasa padomus, mēģina saprast dažādas pieejas, bet īsti nezina, kas notiek ķermenī. Nav skaidrības par augstskābēm, iekaisumu fonu, D vitamīnu, cukuru vielmaiņu, zarnu trakta veselību. Tātad lēmumi bieži balstās sajūtās, reklāmā vai cerībā, un cerība, kā zināms, nav stratēģija. Vai gan cilvēci to spītīgi mēģina pārdot kā plānu, cerēt uz gaišāko, skaistāko, bet es tam tik ļoti pats personīgi neticu. Es ticu vairāk rezultātiem, ko es redzu spogulī, rezultātiem, ko es redzu laboratorijas datos, rezultātiem, ko es redzu fiziskās slodzes laikā, kalnos,
kustoties, pārvietojoties, paskatoties uz sevi 5 gadus atpakaļ, 10 gadus atpakaļ, tas ir tas, ko es zinu, un tie ir dati. Tātad zino pieeja ir fundamentāli savādāk. Mums ir pieejami asins testi, kas iedod izpratni, mums ir pieejama produktu koncepcija, kas sistemātiski virza mūs uz rezultātu, un tieši šeit parādās sistēmas vērtība. Sistēma gan klientam, kā skaidrs process ceļš, sistēma kā biznesa iespēja, kur ir lojalitāte, sapratne, skaidrība par to, kā strādā sistēma. Jo cilvēks iegūst skaidrību par savu ķermeni, agrāk ierauga riskus, sāk domāt preventīvi un veido ilgtermiņa veselības ieradumus. Un tiem, kuri grib ar šo pieeju dalīties, tas kļūst par biznesa iespēju. Jo cilvēki nemeklē tikai produktu, viņi meklē skaidrību, uzticību un virzienu. Ierakstiet 9 komentārā, ja piekrītat apgalvojumam, ka pēdējo 10 gadu laikā informācijas apjoms uzturu jomā ir vienkārši dubultojies, 3-kārtojies vai 4-kārtojies. 4-kāršojies. Jā, ielieciet 9, ja jūs piekrītat tādam apgalvojumam. Ļoti daudz piekrīt tādam apgalvojumam. Šī nozare nav tikai par biznesu. Tā ir par katra cilvēka dzīvi. Tātad mēs dzīvojam laikā, kur veselības sistēma ar vien vairāk ārstē sekas. Cilvēks bieži nonāk pie ārsta tad, kad ķermenis jau ilgi ir devis signālus. Nogurums, slikts miegs, stress, paaugstināts asinsspiediens. Liekais svars, iekaisums, enerģijas trūkums. Preventīva pieeja nozīmē mainīt domāšanu. Nevis gaidīt diagnozi, bet laikus saprast, kas notiek ķermenī. Mērīt, pārbaudīt, ieraudzīt, mainīt paradumus, atbalstīt ķermeni pirms problēma kļūst lielāka. Atbildība par veselību vairs nav un nevar būt tikai ārsta rokās. Ārsts ir svarīgs, bet ikdienas izvēle notiek mājās. Ko ēdam, kā guļam, kā elpojam, kā reaģējam uz stresu, kā mēs kustamies, kā rūpējamies par savu nervu sistēmu. Tāpēc šī nozare ļoti būtiski aug. Un mēs esam šajā nozarē uzņēmums, kurš darbojās jau 20 gadus, ar veiksmīgiem, augošiem finanšu datiem. Un cilvēks sāk saprast, ka veselība nav nejaušība, tā ir sistēma. Un labākais brīdis sākt rūpēties par sevi nav tad, kad jau ir par vēlu, bet labākais brīdis ir šodien. Un es aicinu jūs pievienoties šajā veselības koncepta idejā un paņemt viņu kā biznesa iespēju. Paņemt viņu kā iespēju meklēt papildus ienākumus tam paralēli, ar ko jūs šobrīd jau nodarbojaties. Kāpēc cilvēki meklē papildus ienākumus? Nevienmēr tāpēc, ka alga ir maz. Bieži tāpēc, ka ar vienu ienākumu avotu vairs nepietiek drošības sajūtai. Lielākai daļai cilvēku ienākumu joprojām darbojas pēc vienkāršas formulas. Nostrādātais laiks tiek reizināts ar stundas likmi, kamēr ir darbs, ir ienākumi, kad darbs apstājas, bieži apstājas arī naudas plūsma. Šim modelim ir vairāk ierobežojumi. Pirmais ir laiks. Diennaktī stundu skaits nepieaug. Otrais ir ienākumu griezti. Alga vai stundas likme nosaka robežu, kuru grūti pārsniegt. Trešais ir atkarība no viena avota. Ja darbā kaut kas mainās, visa finanšu stabilitāte nonāk zem spiediena. Un ceturtais ir brīvības sajūta. Lēmumi par atpūtu, ģimeni, ceļošanu vai dzīvesvietu kļūst atkarīgi no darba grafika un ikmēneša algas. Papildus ienākumu mērķis nav obligāti pamest darbu. Sākumā tas nozīmē izveidot otru ienākumu plūsmu, un es pat teiktu būtiskākais tajā, kur es aicinu cilvēkus, ir izveidot tādu plūsmu, kur es mācos jaunas prasmes, kā gūt papildus ienākumu savā dzīvē. Tātad sākumā tas nenozīmē izveidot otru ienākumu plūsmu, kas pakāpeniski samazina atkarību no viena avota. Zino biznesa iespēja piedāvā modeli, kur ienākumi nav saistīti tikai ar personīgi nostrādātajām stundām. Tie veidojas no klientu komunikācijas, atkārtotiem pasūtījumiem un komandas attīstības. Tas nav ātrs peļņas stāsts, bet tas var būt veiksmīgs peļņas stāsts, kas var būt arī ātrs, kas var būt arī lēns. Tas ir process, kur mēs paši atkarībā no ieguldītās enerģijas, laika, vēlmes vēlāk veidojam savu izvēles brīvību. Mans mērķis nav vienkārši nopelnīt papildus naudu. Mans mērķis ir izveidot starptautisku komandu un biznesu vairākās valstīs. Jā, klasiski tas izklausās gandrīz neiespējami.
Normāls cilvēks uzreiz jautā, kā to vispār var izdarīt. Klasiski tas notiek ļoti vienkārši. Ne viegli, bet vienkārši. Ir vajadzīgs produkts, kam cilvēki uzticas. Ir vajadzīga sistēma, kuru nav jāizdomā no nulles. Ir vajadzīgas prasmes, kuras var iemācīties, ir vajadzīga komanda, kur cilvēki viens otru atbalsta, un ir vajadzīga pacietība, jo biznesu neveido panikā. Biznesu veido soli pa solim, emocionāli stabili. Man šo pēdējo 10 gadu laikā, tāpat kā jums, es domāju, ir gājušas pāri dažādas krīzes. Ielieciet septiņie komentārā, ja arī jūs esat saskārušies ar kādām no ekonomiskajām, politiskajām, sociālām krīzēm pēdējo 10 gadu laikā. Ielieciet septiņie komentārā, ja kaut kādā mērā esat to izjutuši, redzējuši, piedzīvojuši. Man personīgi krīzes ir iemācījuši daudz. Gan Covid laiks, gan Ukrainas karš, ekonomiskā nenoteiktība. Cilvēki pēkšņi saprata, ka nekas nav garantēts. Ne darbs, ne ienākumu, ne ierastais ritms, ne plāns, uz kuru dzīve balstījās vakar. Es personīgi ļoti labi sapratu, cik svarīgi ir, lai dzīvē būtu plāns B, plāns C un plāns D. Kad vienā biznesā neiet, man nav jākrīt panikā. Es varu apsēsties un turpināt būvēt otru virzienu. Manā gadījumā tā arī notika ar Zinzino komandas veidošanu un attīstīšanu. Šis projekts man būtiski palīdzēja brīžos, kad bija Covid, un tajā momentā es ļoti veiksmīgi attīstīju Zinzino biznesu Ukrainā. Diemžēl Ukrainas tirgus pilnībā nokrita, un viņš apstājās. Ne viss ir perfekti, ne visu var paredzēt, bet, ja mēs skatāmies kopumā uz Zinzino attīstību pēdējo 20 gadu laikā, tad katru gadu uzņēmums ir audzis, attīstījies. Tāpēc, ka ir sistēma, kas strādā, tāpēc, ka ir produkts, tāpēc, ka ir komanda, tāpēc, ka ir cilvēki, kas to veido, strādā un attīsta. Un tas ir tas, ar ko es nodarbojos. Es turpinu veidot biznesu, runāt ar apkārtējo, ārējo pasauli par to, kas ir iespējams, un arī runāt par to, ka nekas šai pasaulē nav stabils. Notiek nepārtraukti izmaiņas. Tātad es ļoti labi atceros to brīdi, kad atnāca Covid, viss, ko es biju veidojis, gan rūtīšanās skolā, pēkšņi apstājās. Tas bija apmācības uzņēmumiem, klātienes nodarbības, braucieni uz ārzemēm, pasākumi. Cilvēki vairs nevarēja tikties, robežas aizvērās, un tas, kas vakar bija mans darbs un ienākumu virziens, vienā brīdī kļuva nestabils. Es pat teiktu, ļoti nestabils. Un tajā laikā es sapratu, cik bīstami ir balstīt tikai visu uz vienu modeli. Varbūt laba ideja, labs produkts, laba reputācija, bet ja pasaule apstājas arī bizness. Skarbi, bet dzīve nevienmēr prasa savu viedokli. Pēc tam es sāku būvēt biznesu Ukrainā, kā jau es minēju. Man vajadzēja aptuveni pusotru gadu, lai uzbūvētu un paceltu tādā līmenī, kādu es vēlējos, un tas veiksmīgi attīstījās. Un tas ir pierādījums tam, ka sistēma strādā, darbojoties attālināti. Svarīgākais ir vēlme, komunikācija, saruna un turpināt to darīt vairākas reizes, atkārtot. Nu, kā mēs zinām, šim stāstam ir smagas beigas, bet, kā jau es minēju, tas nebūtu nav ietekmējis Zinzino attīstību pasaulē. Es par šo posmu iegūstu skaidru sapratni par to, ko tas nozīmē, ka tev ir plāns B, plāns C, un šobrīd es nestāstu teorijā, bet praksē, kā būvēt biznesu, kā taisīt viņu, kā strādāt ar komandu, kā strādāt ar cilvēkiem, jo esmu to piedzīvojis, to ir piedzīvojuši daudzi kolēģi, cilvēki, kas strādā, veido Zinzino biznesu Latvijā un pasaulē. Un tagad mēs turpinam šo sistēmu veidot un attīstīt. Bizness nav no vienas puses ātrs ceļš. Tas ir kaut kas kapitāla veidošana, ko mēs veidojam ilgtermiņā, kurā svarīgākais nav tikai sākt, bet izturēt, mācīties un augt. Tieši tāpēc mēs šo visu biznesu neveidojam vien. Mēs veidojam to komandā. Un saprotot, kā strādā tīkla mārketings, tiešā pārdošana, mēs ļoti labi saprotam, ka komandas spēkā, atbalstā, idejās, drosmē un kustībā ir rezultāts. Nelielas darbības, ko var izveikt katrs cilvēks, noved pie tā, ka viņas summējās ne tikai aktivitātēs, sociālajos tīklos, bet arī mūsu bankas kontā. Svarīgi saprast, ka mēs runājam par uzņēmumu, kurš nav mazs lokāls projekts. Skandināvijā radīts globālās veselības un labsajūtas uzņēmums ar darbību daudzos pasaules tirgos. Uzņēmums, kas kotējas Nasdaq fondu biržā,
Tas nozīmē lielāku caurspīdīgumu, finanšu disciplīnu, publiski pieejamu informāciju par uzņēmumu attīstību un datiem. Un šeit es varu teikt, ka tā ir drošības sajūta par to, ka mēs attīstamies. Un mēs bieži vien uzticamies daudziem starptautiskiem uzņēmumiem, bet mēs nevaram pārliecināties par viņu datiem. Kas īsti stāv aiz skaista logo? Zinzino izaugsmes pamatā ir ilgtermiņa attīstība, produktu pieprasījums un paplašināšanās starptautiskajos tirgos. Uzņēmums darbojas vairāk kā 100 valstīs, piegādā produktus. Tas dod mums, biznesa partneriem, iespēju neveidot biznesu tikai vienā pilsētā vai vienā valstī. Un kartē mēs varam redzēt pa visu pasauli pieejamu produktu piegādi, mums ir pieejami loģistikas centri, kas atbalsta partneru darbību un klientu servisu. Partneriem nav jāražo produkti, jāveido noktavi, jāorganizē piegādes vai jāstrādā IT uzņēmumā, veidojot maksājumu sistēmas un domājot par loģistiku. Infrastruktūra ir izveidota, jurisdikcija ir izveidota, katrā valstī atbilstoši katras valsts likumiem. Mūsu uzdevums ir daudz vienkāršāks. Veidot cilvēku loku, kuriem ir svarīga veselība, parādīt viņiem sistēmu, palīdzēt sākt un turpināt atbalstīt šajā ceļā. Un tieši šeit slēpjas biznesa modeļa priekšrocība. Mēs izmantojam globālu uzņēmumu infrastruktūru, bet veidojam personīgas attiecības vietējā tirgu vai tajā tirgu, kas man ir pieejams. Mums nav jāsāk no nulles, pieņemot lēmumu startēt biznesā. No nulles attiecībā par produktiem, par tirgiem, par jurisdikciju, par loģistiku, par noktavām. Pamats jau ir uzbūvēts, partneru uzdevums ir iemācīties šo iespēju profesionāli nodot tālāk. Kas prasa jaunas prasmes, kuras arī man kādreiz nebija. Kas prasa prasmes, kuras lielākai daļai nav. Nākotnes veselības nozare virzās no minējumiem uz mērījumiem. Arvien vairāk dažādas veselības tehnoloģijas ienāk mūsu ikdienas dzīvē. Pastāv iespēja, ka drīz ar iPhone mēs daudz ko varēsim izdarīt, izanalizēt, saprast. Bet cilvēki vairs nevēlas lietot uzturbagātinātāju saku. Jā, uzturbagātinātāji ir milzīgs tirgus, bet mēs būtiski atšķiramies šajā visā tirgu. Mēs parādam rezultātus, mēs dodam saprast cilvēkam, kas mainās pirms un pēc. Un būtiskākais biznesa iespējā ir sadzirdēt šo produkta konceptu. Bez produkta koncepta biznesa nebūs iespējams. Un Zinzino atrodas šīs tendences sākumā, apvienojot testēšanu, personalizētu pieeju un ilgtermiņu uzturu risinājumus. Tieši tur arī veidojas lielākā biznesa iespēja un perspektīva. Kādēļ vispār kļūt par Zinzino biznesa partneri? Pirms runājam par produktiem, atlīdzības plānu vai iespējamiem ienākumiem, svarīgākais ir saprast vēl būtiskāk personīgo iemeslu. Ko dzīvē gribās mainīt? Lielāku finansiālo drošību, elastīgāku laiku, iespēju strādāt no dažādām vietām vai vides, kur attīstīties kopā ar citiem līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Šis bizness sākas nevis ar pārdošanu, bet ar skaidru atbildi uz jautājumu, kādēļ tas ir svarīgi tieši man. Spēcīgs iemesls ir palīdzēt turpināt attīstīties, kad sākumā viss nenotiek ideāli, atbalstīt cilvēkus, kas ir biznesā, saprast to savu iekšējo mērķi, kur Zinzino kļūst par instrumentu, nevis kārtējo īslaicīgo ideju. Cilvēki reti pērk tikai pašu produktu. Ja cilvēks saka, ka grib naudu, dziļāk viņš meklē drošību, brīvību un mazāk spriedzes par nākotni. Ja viņš saka, ka grib veselību, dziļāk viņš meklē enerģiju, mieru un sajūtu, ka ķermenis atkal ir paša rokās. Ja viņš interesējas par biznesu vai pasīviem ienākumiem, viņš patiesībā meklē iespēju augt, būt vidē, kur ir atbalsts un veidot stabilāku dzīvi. Tāpēc mūsu uzdevums nav vienkārši piedāvāt produktu vai biznesu. Mūsu uzdevums ir saprast, ko cilvēks patiesībā meklē. Cerību, skaidrību, iespēju, transformāciju un sajūtu par nākotni. Jo cilvēki nepieņem lēmumus tikai ar prātu. Viņi pieņem lēmumus tad, kad sajūt, ka šis var palīdzēt dzīvei kļūt skaidrākai, drošākai un vadāmākai. Un tas ir tas, ko es arī priekš sevis atradu Zinzino konceptā. Tikko mārketinga nozare nav par produktu vai pārdošanu, tā ir par augšanu. Vispirms cilvēkam ir jāiemācās domāt lielāk, jo bez lielāka mērķa viss ātri kļūst par kārtējo pamēģināšanu paskatīšos projektu, kas parasti nomirst
pirms pirmā normālā rezultāta. Ir jāspēr soļi, jo pārliecība nerodas no domāšanas vien, tā rodas no rīcības. Tālāk sāks īsta izaugsme, palīdzēt citiem augt. Jo tikai tā mēs augam. Kad cilvēks ceļ citus, viņš pats attīsta vadību, komunikāciju, atbildību un ietekmi. Un beigās svarīgi ir arī baudīt ceļu. Ne tikai skriet pēc nākamā rezultāta, jo šis bizness nav par 1, 2, 3 uzvarām. Tas ir par cilvēkiem. Cilvēku, kurš soli pa solim kļūst stiprāks, skaidrāks, spējīgāks veidot savu nākotni kopā ar citiem cilvēkiem. Par vidi, kas ļoti būtiska mūsdienās. Kur atrast tādu vidi, kurā gribas būt kopā ar cilvēkiem, kas aug un attīstās? Sadarbības piedāvājums ir ļoti konkrēts. Tas nav par vienu pirkumu, tas ir veidot, iesaistīt sevi sistēmā, kurā ir veselības pieeja, dati, pārbaudīt produkti, apmācības un komandas atbalsts. Sākt var paralēli savam pamatdarbam soli pa solim, bez panikas un bez vajadzības visu zināt jau pirmajā dienā. Šeit svarīgākais ir sākt, mācīties, dalīties ar vērtību un pakāpeniski veidot klientu loku un komandu. Šī sadarbība ir piemērota cilvēkiem, kuriem interesē veselība, kuri grib papildus ienākumus, kuri ir gatavi mācīties un augt. Galvenā doma ir ļoti vienkārša. Tas nav tikai produkts. No klienta viedokļa mēs skatāmies uz Zinzino kā produktu kompāniju. No biznesa iespējas viedokļa mēs skatāmies uz sistēmu, kas ir veidota ilgtermiņā ar vērtību, ienākumu potenciālu un lielāku brīvības sajūtu. Partnera komplekts nav dalības maksas. Tas ir sākuma darba instruments, kas dod produktus personīgai lietošanai, pieredzei un 10 vai vairākus vai mazāk asins testus. Materiālus, ar kuriem sākt sarunas ar klientiem. Ir pieejami vairāki komplekti, pieejami 3 dažādi veidi ar dažādu produktu kombināciju. Tādēļ sākuma apjomu iespējams izvēlēties atbilstoši savam mērķim, budžetam un tempam. Tas jāņem. Un te nav uzreiz varbūt jāņem lielākais komplekts, kaut arī tas būtu pats izdevīgākais un rekomendējamais. Un pirms mēs skatāmies uz 1169 eiro cenu, uzdosim sev vienu godīgu jautājumu. Cik maksā sākt savu biznesu? No nulles. Cik maksā sākt savu starptautisku biznesu no nulles? Tradicionālā uzņēmējdarbībā būtu vajadzīgs produkts, ražošana, nolūgtava piegādes sistēma, mājaslapa, maksājuma risinājums, juridiskā struktūra, klientu servis, mārketings, zīmols un komanda. Pat neliels uzņēmums bieži prasa desmitiem tūkstošu eiro, mēnešu sagatavošanās un ievērojumus riskus, un tās ir tikai investīcijas. Un pēc visa ieguldītā vēl nav neviena klienta. Tīkla mārketinga nozares lielākā priekšrocība ir iespēja sākt ar jau izveidotu starptautisku biznesa infrastruktūru. Partners neiegādājas tikai produktu komplektu, viņš iegūst piekļuvu uzņēmumu produktiem, zīmolam, pasūtījumu sistēmai, piegādēm, klientu servisam, testēšanas risinājumiem, apmācībām, atlīdzības modelim un iespējai attīstīt biznesu vairākās valstīs. Visa infrastruktūra jau darbojas. Partneru uzdevums ir iemācīties atrast klientus, veidot attiecības un atkārtot sistēmu. Jo vairāk mēs atkārtojam sistēmu, jo lielāks ienākums mums sanāk. Tradicionālā biznesā mums ir ļoti daudz, kas jāizveido. Atrast produktu, domāt par ražošanu un krājumiem, zīmolu, iepakojumu, mājaslapu, maksājumu sistēmu, loģistika, piegādes nolūgtava, klienta apkalpošana, juridiskās atļaujas, mārketinga materiālu, apmācīt komandu, algot cilvēkus. Un ieejot citā valstī, visu procesu sākt gandrīz no nulles. Zinzino partners sāk ar uzņēmumu, kur šie elementi jau ir izveidoti. Par šo summu tiek iegūts produktu komplekts ar norādīto cenu, testi darbam ar klientiem, iespēja kvalificēties naudas atmaksas kampaņai pēc 12 mēnešiem, tātad atgūt šo naudu, sasniedzot 25 premjeru klientus gada laikā, iespējams saņemt pilnu lojalitātes atmaksu. Tas nozīmē, ka sākuma kapitāls netiek tērēts biroja mēbelēm vai logotipa labojumiem. Tas tiek ieguldīts produktos, klientu pieredzē un biznesa izveidē. Zema starta cena nenozīmē zemu darba apjomu. Nozare samazina finanšu risku, bet neatceļ personīgu atbildību. Nav vajadzīga milzīga ieguldījuma, taču vajadzīga disciplīna, prasmes, sarunas un konsekventa rīcība. Nauda nav barjera šajā biznesā. Galvenā barjera parasti ir cilvēka gatavība mācīties, turpināt un strādāt pēc sistēmas. Šī paka ir piemērota cilvēkiem, kurš nevēlas sākt tikai kā produktu lietotājs, bet vēlas veidot biznesu ar skaidru klientu plānu.
un šis komplekts dod pietiekamu produktu un testu apjomu, lai tuvāko dienu laikā pēc starta izveidot personīgo pieredzi, demonstrētu sistēmu un sākt strādāt ar vairākiem klientiem. Šī ir labākā izvēle biznesa startam. Ir divi veidi, kā mēs pelnām. No klienta darījumiem un no komandas veidošanas. Otrais veids ir vistaurdzīgākais, izdevīgākais, un tas ir tas, ko mēs meklējam, jo tieši tur veidojās mūsu brīvība. Pirmais ceļš izskatās kā personīgo klientu karjeras kāpnes, kur mēs tieši tāpat veiksmīgi varam nokļūt līdz ienākumiem gadā, kas var sasniegt pat 18,000 eiro ar 200 klientiem un vairāk, vai ar 100 produkta pirkumiem gadā, sasniedzot aptuveni 8,000 eiro. Šīs ir klientu karjeras kāpnes, un es aicinu noteikti jūs turpināt sarunu ar to cilvēku, kurš jūs iepazīstināja, paaicināja, lai izprastu šo visu vēl vairāk. Bet, kā jau es teicu, daudz interesantāks ir komandas darbs. Jā, sākumā ienākumi galvenokārt veidojas no personīgā darba, bet pēc iespējas ātrāk mēs sākam domāt par to, kā veidot mūsu partneru komandas sistēmu, kas ilgtermiņā iedod mums daudz lielākus rezultātus. Mērķis nav strādāt ar vien vairāk vienam, jo mums ir visiem tikai 24 stundas, bet mērķis ir izveidot sistēmu vai būt sistēmā, kur rezultātus rada vairāku cilvēku konsekvences darbs. Un šis parāda iespējas, kur ienākumi aug pakāpeniski, kur veidojās pirmās komandas, kur veidojās pirmie mūsu tituli, un katrs nākamais līmenis prasa lielāku apgrozījumu, stabilāku klientu bāzi, partneru bāzi, un tādā veidā mēs augam. Svarīgākais šajā grafikā nav tikai ienākums summa. Mēs varam sākt ar dažiem simtiem eiro mēnesī un ilgtermiņā sasniegt būtiski lielāku ienākumu līmeni. Svarīgākais ir pamanīt, ka mums ir iespējas augt. Tas ir tas, kā es redzu šo grafiku. Zinzino mērķis ir 2050. gadā sasniegt 100 miljonu klientus, paplašinoties un balstot visu uz testiem bāzētu uzturu analīzi. Vairāk nekā 100 tirgos. Un šis ambiciozais mērķis, viņš pildās. Kompānija pilda tos mērķus, uz kuriem viņa virzās. Laicīgums nozīmē pievienoties attīstības posmā, kas notiek tagad, ko ir arī pierādījis Zinzino. Šobrīd ir tas īstais laiks, kad pievienoties. Preventīvās veselības nozare aug, veselības problēma apjoms pieaug, datos balstītas tehnoloģijas medicīnā, preventīvajā medicīnā pieaug, un mums šim ir vienkārši mājas risinājumi ar produktiem, kas ir nepieciešami kā ikdienas lietošanas produkti, un mums ir sistēma, kas dod iespējas augt un mācīties. Es aicinu jūs izvērtēt noslēgumā, kur svarīgākais jautājums, ko gribas mainīt savā dzīvē un cik ilgi vēl gribas gaidīt. Vienam īstais solis būs kļūt par klientu, sakārtot veselības paradumus. Citam tas būs partnera ceļš veidot papildus ienākums, klientu loku un ilgtermiņa biznesu. Nav jāpieņem lēmums emocijās, ir vērts godīgi sev pajautāt, kur vēlos būt pēc 1, 3 vai 5 gadiem, un vai man ir plāns, kā es tur nonākšu. Man un daudziem citiem kolēģiem ir plāns, ir skaidrs redzējums, ko darīt, kur virzīties un kā darboties. Un tas mums dod pārliecību, skaidrību gan veselībā, gan arī drošības sajūtu finansiālā nākotnē. Aicinājums ļoti vienkārši. Neatstājiet šo prezentāciju kā interesantu informāciju, bet paņemiet vērtīgāko. Ielieciet plusiņu vai 3 plusiņus, vai 5 plusiņus, ja jums bija vērtīgi šodien piedalīties šajā prezentācijā, manā stāstījumā par to, kā es redzu Zinzino veselības un biznesa iespēju. Un Zinzino nav ceļš, kas sola visu izdarīt cilvēku vietā. Kā jau es minēju, tas ir instruments cilvēkam, kurš vēlas veidot savu nākotni apzināti, un nākamais solis nav sarežģīts. Nākamais solis ir turpināt sarunu par biznesu. Un, ja iemesls ir pietiekami spēcīgs, ceļš kļūst skaidrāks. Ne viss būs viegli, bet kļūst vieglāk pieņemt lēmumu, turpināt un rīkoties arī dienās, kad motivācija pazūd. Svarīgākais nav zināt katru nākamo soli, bet saprast, kāpēc ir vērts turpināt. No mans puses paldies! Laiks jautājumiem mums nepalīdz, un tāpat versieties pie cilvēka, kurš jūs ir paaicinājis šeit, un es domāju, arī viņš vai viņa spēs jums kvalitatīvi palīdzēt un atbildēt uz to, kā šī iespēja var būt arī jūsu iespēja. Paldies visiem! Visu labu!